Ventspils novadā izveidotās dzīvnieku patversmes Rembo darbību iespējams daudzi salīdzinās ar Dona Kihota dzirnavām. Tomēr palikt vienaldzīgi pret mazo brāļu, suņu un kaķu nelaimēm nav iespējams, un cīņa turpinās. Tomēr jāsaka, ka arī cilvēku nežēlība ir tendence turpināties, turklāt arvien lielākos apmēros. Katru gadu Ventspils 5. vidusskolas skolotāja Santa Vīkala oktobra mēnesi pasludina par labestības mēnesi, aicinot audzēkņus ziedot dzīvnieku patversmēm segas un pārtiku. Šogad audzēkņu atsauksme bija ļoti liela, par to liecina šī mantu un pārtikas paku kaudze. Skolotāja Santa patversmē pati ir biežs viesis un atradusi arī savus draugus, kurus ierodas ik pa laikam apciemot. Kādreiz sanāk, pedagoģija balstījās uz to, ka galvenais audzināšanā ir panākt tādu bezieru un paklausību, bet tagad viss ir mainījies un galvenais ieaudzināt bērniem būt atbildīgiem, atbildēt par tiem, ko viņi ir pieradinājuši, un ja tas viss izdosies, tad arī izpaliks tā būtībā tik biežā visatļautības sajūta. Patversmes būrīšos nav vairs brīvu vietu, un varbūt kāds no jums turpmākajos stāstos atradīs savu nākamo mājdzīvnieku. Par jaunāko tendenci kļūs atbrīvošanās no šķirņas suņiem, kas visbiežāk ir kļuvuši par neapdomātām dāvanām. Šis mazais melnais sunītis atrasts Durbes ielā. Kāds to bija cietsirdīgi pametis grāvī. Šitāds meklē mājas, savu saimnieku meklē, ja ne, tad iespējams arī var kāds viņu adaptēt. 9 stāvu māju rajonā tika atrasts arī šis kucēns. Viņš vēl ir mazs, tomēr jau daudz cietis, par ko liecina nedaudz traumētā galva. No, tāds mums ir tagad brīnums. Cilvēku cietsirdības upurs, var teikt. Šo šķirnes suni atrada pie Ventspils domes ēkas. Lai gan tas ir cīņas suns, agresīvi tas neizrāda. Ja meklējat labu mājasargu, iespējams šis suns būs vispiemērotākais. Tas arī meklē mājas, viņam tagad 3 mēneši būs liels. Jā, arī meklē mājas. Māta, meita, viņas ir sugas, tie malimuti. Viņas meklē abas lauku sēt, viņas ir ļoti labas sterilizētas kucītes. Ko teiks, Nora? Ko teiks, meitenes? Piekrīniņ, jā. Viņas runā, viņas ir ļoti interesanti. Jā, būs ļoti pateicīgs. Nora, ko teiksi? Noriņā, būs pateicīgs. Jā, būs pateicīgs. Šī suņa meitene ir tā saucamais vecais kadrs, jo dzīvo patversmē jau aptuveni gadu. Viņa gan jutīsies labāk mājās, kurās nav bērnu. Viņas uzticība ir jānopelna, bet mājas sargās ļoti labi. Iedod kāju donu, es tev teicu sevi. Iedod ķepu donu. Lūk, vēl viens sargsuns, labestīgs, draudzīgs un ļoti labi jutīsies arī ģimenēs ar bērniem, atsaucas uz vārdu Reksis. No pārventas dzērājiem līdz patversmei nonācis arī šis suns. Arī viņu uzticība ir jānopelna, pagaidām viņš ir ļoti agresīvs. Bet cietsirdība, ko savus ādas izjutis Otto, ir neizmērojama. Viņam ir stāsts diezgan bēdīgs, viņa atrada maisu. Telefāna maisu uz galvu smacēts viņš tika, vājš un smacēts. Viņš tagad patversmē no maija mēneša, var teikt no pavasara viņš mums. Kā viņš ar, piemēram, bērniem, ģimenēm? Es domāju, ka viņš satiek, bet viņam tagad ir tāda lieta, ka viņam ir drusciņi baigi, ka viņi neaizved no šejienes prom un neiemet atkal, jo viņš ir dikti ciet. Šitas ir Taisons, viņam nomira saimnieks ziemā un viņam nepieciešams mājas. Viņš mīl dzīvot lauku sētā, viņš var dzīvot, viņš ir diezgan labestīgs. Satiek ar mājdzīvniekiem. Meklēs, kur vecumdienas pavadīt? Jā, viņš nav no jaunajiem, viņš ir vecs suns. Vecais kapteinis meklē vietu, kur mierīgi aizvadīt vecumdienas. Viņu aprīļa mēnesī ugunsdzēsēji nocēla no ledus Vārvas novadā. Labestīgs suns, kam patīk bērni. Šis jaukais labradors būs īsts ģimenes draugs, tas ir redzams viņa acīs. Bet šo suni sauc Uldis, viņu atrada Miķeļtorna mežos. Patversmē atrodas jau 2 mēnešus, kad viņu atveda, Uldis bija izkāmējis un nelaimīgs. Šitas ir ļoti labs mājas sargs, viņam tagad janvārī viņam būs gads, bet viņš jau māk uzriet, māk sargāt tas kucēns. Un šitas ir bezatbildi uzdāvināja dzīvoklī kā dāvanu.
laikam pa nastu palika. Tāpēc jādomā, ko mēs dāvinām un kāpēc mēs dāvinām. Man neko? Jā, es zinu, jā. Lūk, Rottveilera jauktenīte, kas arī gaida saimniekus. Savukārt šis suns tika paņemts kā vilksuns, bet izrādījās labradors, un tāpēc vairs nebija vajadzīgs. Rezultāts – dzīve patversmē. Aizvadītajā ziemā pie Zemesardzes meža tika atrasta kucīte ar 7 kucēniem. Visi, izņemot Radu, tagad ir atraduši mājas. Rada atradīs mājas, vai ne? Radi ļoti smuku un Rada mājas atradīs, ja? Ko? Atradīs Rada mājas, jā. Audzināšana, tai skaitā attieksme pret dzīvniekiem, sākas ģimenē. Ziedojuma sagatavošanā skolniekiem palīdzēja arī vecāki. Visi no ziedotājiem nevarēja šodien ierasties patversmē, kaut gan gribētāju bija daudz. No katras klases tika sūtīti 2 pārstāvi, kas pēc tam klases stundās stāstīs klases biedriem par patversmē piedzīvoto. Patīk kāds? Jā. Kurš tev patīk? Šitas sunis bija pie maniem mājās, viņš aizmuka, viņi paņēma patversmē, lai viņi sēž, un man ir jau suns cits. Man patīk haskijs, un es pajautāšu, lai es jau samaksāju ar rāmas, viņiem 5 latus, lai varētu nopirkt barību. Man ļoti gribētos, lai suņiem veitas, lai saimnieki nemestu, kā viņiem no kauna dzīvniekiem augsts, sāk ziema, viņiem vajag naudu. Man nepatīk tādi cilvēki, kas met ārā. Man pie maniem atklīda kaķi 2, un es viņus tagad nemetīšu laukā. Es viņus turēšu. Tev ir mājas jāsavas? Jā, man 3 dzīvnieki suns un 2 kaķi. Tie visi ir tādi no patversmes pieklīdi? Nē, viņi pieklīduši ir. Iespējams, kāds no sižetā redzētajiem suņiem var kļūt arī par jūsu mājdzīvnieku vai mājas sargu. Tomēr apzinieties, ka mēs atbildām par tiem, ko esam pieredinājuši. Pirms pieņemsiet lēmumu adoptēt suni, vispirms apciemojiet patversmi. Patversmē nenoliedzami ir labāk nekā uz ielas, bet jūs man piekritīsiet, ka šie dzīvnieki ir pelnījuši īstas mājas. Gita Mārtiņsone, Mareks Umļennijs un Nora Kurzemes televīzija.